Labdien! Mani sauc Pauls Anšits. Es mācos Bāzes pamatskolas 5. klasē. Jūs ziniet, es pēc dabas esmu tāds pļāpīgs cilvēks, tādēļ man ļoti patīk šie pasākumi. Tādēļ es esmu atcerējies citus stāstus un ceru, ka jums patiks tos klausīties. Man šķiet, ka es sākšu ar pasaku, pēc tam varētu būt atgadījums no dzīves, un tad jau anekdāti nāks no pakaļas. Reiz dzīvojis kāds zemnieks, kuram bija 3 meitas precību gados. Bet šis saimnieks bija tāds paskops un negribēja īsti meitām pūru dot. Bet bez pūra nevienas meitas par sievām negribēja ņemt. Jo meitas nāca vecāks, viņas aizvien sāk tavam plīties virsmu ar to precēšanos. Un arī kaimiņi sāka viņus visādi apcelt. Tad zemnieks izsludinājis, ka došot katrai meitai pūrā lielu aunu. Necik ilgi nebija jāgaida, kad vecākajai meitai precinieks klāt. Visi ļoti laimīgi, tur atdod meitu, atdod aunu. Jaunais precinieks ņēma sieviņu pie rokas un aunu saitītē līdzvedināja. Tas precinieks tā dikti nopriecājies par to aunu, tāds liels un trekns un ragi kā nākas. Viss ok tā. Ielicis sievas pūru aizgaldā. Nākošajā rītā iet skatās, auna vairs nav. Nodomāja, ka būs zagļi aiznesuši. Pēc kāda laiciņa arī otra meita tikusi pie precinieka. Tāpat kā iepriekš. Jaunais līgavaini slepni ņēmis sievu pie rokas un aunu saitītē līdzvedinājis. Jaunā mājās auns ticis pie varana plašā aizgalda un pulciņa aitu. Bet arī šajās mājās šis auns nav diez cik ilgi noturējies. Uz to pašu laiku arī trešā meita precinieka, bet viss tāpat kā iepriekš. Jaunajās mājās auns necik ilgi nav turējies. Nākošajā gadā, pavasarī ap lieldienām, meitas ar vīriem sabraukušas pie tēva ciemos. Un te uz noti atrod savu pūra aunu, sētsvidū mielojamies ar maizes garozām. Izrādās, viltīgais saimnieks iekaitinājis aunu ar visādiem kārumiem, iemācījis ceļu uz mājām. Un tad auns, lai kur būtu, ies pie saimnieka diedelēt maizes garozas. Uz noti jau nav turējuši ļaunu prātu uz saimnieku, jo viņa meitas izrādījušās labas sievas, visi kārtīgi pasmējušies un dzīvojuši tālāk laimīgi. Atgadījums no mana vecpapa tēva dzīves. Mana vecpapa tēvam bija liels augļu un ogu dārzs, un katru gadu viņš no tiem spiedis sulu un raudzējis varanu labu vīnu. Vīnu raudzēja lielajos 30 litru vīna balonos. Kad vīns norūga, to sapildīja pudelēs un glabāja pagrabā. Bet kara laikā nav bijis prāta darbs vīnu mājās turēt. Tādēļ mans vecvectētiņš 3 lielos vīna balonus noracis dārzā. Saka, būšot abiem dēliem un meitai, ko uz kāzu galda likt. Kad pienāca abu jaunāko bērnu pret kāzas, visi ļoti slavējuši labo vīnu, esot bijis dikti labs. Bet tas vecākais dēls ar tām precībām tā ilgi kavējies. Kad beidzot vecākajam dēlam brieda kāzas, pats vīna glabātājs bija jau apglabāts. Bet viņa radi sadomāja paši uz savu roku vīnu meklēt. Gandrīz visu dārzu ar iesmiem izbakstīja, bet nekā. Jau kādu laiku pēc kāzām
Mana vectēva brālis katru gadu citā dārza vietā raka biešu glabājamo bedri ar nolūku atrast vīnu. Taču veltīgi. Tā nu, kaut kur, kādā dārzā, vēl ar vienu glabājas karu gadu vīns, bet es jau neteikšu, kurā dārzā. Varbūt. Anekdote. Sēž tēvs ar dēlu laivā, makšķerē. Protams, nekas neķerās. Tēvs saka dēlam: "Ew, sīkais, padod maizi. Nu, uz maizi varbūt kaut kas pieķersies." "Tēti, es apēdu maizi." "Apēdi? Nu, trīm tāds. Tu makšķerē tālāk." Pēc kādu brīžu: "Ew, sīkais, varbūt padod sieru. Uz sieru vienmēr ķerās." "Tēti, es apēdu arī sieru." "Nu, johaidī, te šajā apēdas liekas un braucam mājās."